Kuveits, šoks no greznības, kosmiski nodokļi Saudarābijā, vēl vairāk dāvanu un cik daudz ūdens pīpju var aizkurināt ar vienu kemperi. Neticēsiet, esmu Kuveits muitnē, gaidu dokumentus. Te uz galda ir dateles, kafija, salvetes, teica, ka jāmērcē. Tā vajag, ļoti garšīgi un patiešām ļoti garšīgi. Par mani Kuveits muitnē samaksāja darbinieks $10 par rentgenu, tad mani pacienāja ar tēju un uzaicināja uz vakariņām. Un neviens neprasa fotografēties. Tas te ir brīnums. Tagad mēs visi ēdam vakariņas muitnē. Vai biju garšīgi, mīļā? Mēs jau veiksmīgi esam izbraukuši cauri Irākai. Tagad esam Kuveitā ar kemperu un braucam tālāk. No Irākas uz Kuveitu. Te ir pavisam cita pasaule. Viss ir garšīgs, cilvēkiem ir darbs, ir kārtas, viss darbojas un pārtikai viss ir kā nākas. Protams, cenas šeit arī ir krietni augstākas. Šodien pastaigāties šeit ir kā pa Arābijas atpakaļielu. Te viss izskatās gluži kā Francijā, un tad teica, ka tikai 5 arābi pabrauc garām, un tad nonāca zivju tirgū. Skats un smarža pavisam cita. Man šķiet šī laimīgākā kaķene dzīvo zivju tirgū. Garnels, bet tāds pašas lielākās, apmēram 15 eiro. Kuveits Laies, kas regulāri piegādā dažādu produkciju uz vietēju zivju tirgu, šoreiz atved arī nepieciešamo ledu. Jā, trauku tētiem lieliski der. Trauki te ir kopā un mēs dzīvojam kopā. Redzam daudz drēbju, izžuvušus, un te mums ir atkrituma izgāstuve, nevis bezpajumnieki, kaķi, kas mētājas apkārt atpūšoties, pievienojot mazuļu atnesto ēdienu, tas nav interesanti. Skats miljardlaids. Izrādās šeit Kuveitā ir ļoti daudz tādu vietu. Domāju, ka tas ir mazāks pilsētas rajons, nevis viss piekraste. Tagad mums būs jābrauc viss piekraste. Kuveitā ejam pastaigāties pa kādu amerikānisku vietu. Islāma valstī neviens nestrādā, bet kokteļi salikt leduskapī un arī tas ir atvērts. Un leduskapis ir atvērts augstā stāvoklī. Kokteļi te salikti, neviens nezog, neviens Kuveits veikalā. Šeit cenas jāreizina apmēram ar 3. Cenas atbilst kvalitātei. Kā saka, jāmaksā, kad viss ir skaisti, kārtīgi un angļu valodā. Man patīk šeit teikt, es varētu dzīvot, jūs neticēsiet. Esmu tik ļoti pieredzis šeit braukt. Jau sāku likt atslēgas atkritumu tvērtnē. Kaut kas notiks, kad atgriezīšos. Dārgais, mums šeit ir gigantiski trauki. Tikai tīkonis. Kam 5 no 5, kas ir pārsteidzoši, tie 2. Šis rezultāts patiešām ir pārsteidzoši. Sveiki! Izbraucam no Kuveitas, lai arī uz īsu brīdi, bet bija ļoti, ļoti forši. Sveika, brāļi lietuvieši! Tagad esam Saudarābijā. Šeit bija ļoti stiprs vējš un bija grūti dzirdēt, ko runāju, bet saku kaut ko tādu. Avīze un cup, tāpat apmeklējiet mūsu lapu 435 un izvēlieties kemperus savai sapņu ceļojuma veikalam. Skaidrs, viss sāks ar augļu paradīzi, cenas nedaudz augstākas nekā Lietuvā, bet kvalitāte izskatās tiešām ļoti laba. Vietējais ēdiens šeit – kartupeļi, tie ir kokosrieksti. Braucam uz baseinu, bet te ir Persijas līcis, tāds garš tilts. Mūsu, ko tu domā, tad Bahreina? Sargs mūs nelaid iekšā, izdomāja visādus nodokļus, ka mums par savu krūzi jāmaksā $6 vai $1000 katram, lai tikai nepārdotu mēnesi bez nodokļiem un nolēmām nebraukt. Man tur bija tikšanās un tagad sēžu. Tagad braucam pie jūras, kempers nav pils, tikai stāvam, bet nevaram atrast, kā aizbraukt. Re, kemperiņš! Te viss vienkārši notika pats no sevis.
Tēvs smiltiņā. Tiešām jau. Varas iestādes uzbēra kaut tādu sacietinājumu uz smiltiem, lai visi kemperi varētu piebraukt pie jūras, un beidzot ir pienākusi arī mums īstā atpūtas diena. Saudārābija un mēs, kā arī kaimiņi, ieradāmies, iepazināmies, atvedām daudz dateļu nekā citādi, deva mums daudz punktu un atnesa vairāk kafijas. Bet šī kafija ir ļoti interesanta. Viņiem ir kaut kāds augs, viņi to šeit liek, viņi to šeit filtrē, un arī šī kafija ir ļoti garšīga. 5. Saņēmām dāvanu, paskatīsimies, kas tā ir. Un man ir labi, ka šodien neko nenopirkām, dzersim tēju, ēdīsim dārzeņus. Sieviete pastaigājās zem ūdens, bet kleitu nepacēla. Vīrieši tur nemaz nebija, tāpēc man nevajadzētu pārsteigties, bet pēc tam tik un tā būs augsti. Mēs esam Saudārābijas pludmalē, tur tilts ved uz baseinu, tur var aiziet, spīd viņu Persijas līcis, un te ir mašīnas, un visas tās var piebraukt tieši pie jūras, un es nejūtos slikti, kā arī mēs šeit gatavojam savu ugunskura. Saudārābija. Jaunieši palūdz uzkurt 10 ogles ūdenspīpē. Normāli uzpīpēs. Lai arī cik labi tur bija, mums vajadzēja turpināt ceļu uz apvienotajiem Arābu Emirātiem. Braucam un redzam šādu tirsniecības centrā. Šeit ir Saudārābijas tirsniecības centri. Uz ielām un degvielas uzpildes stacijās ir tikai dīzelis, benzīna vairs nav. Tāpēc šis čals saka, brauciet prom, jo vairs nav. Tuksnesī var gadīties arī šādi. Tipiskai 40 litru degvielas tvertnē 100 askoņas no tām ir vietējā nauda. Viena vietējā nauda maksā 25 centus, tātad šeit mēs ielējām 55 centus pa litru dīzeļa degvielas. Karolīnai ir jauns vietējais draugs. Skraptas. Redzēsiet nākamajā epizodē.